pirmīt neievēroju, ierakstīju visu ar neieslēgtu kameru. Var sakot, kas mēs esam? Mēs esam 2 pajoliņi no Īrijas pirms pensijas vecuma, kas izdomājuši ir, ka pietiek pa īrētām propertijām, ka vajag, lai cik tas arī, nu, kā teikt, savādi neliktos, savu stūrīti. Kas te tagad notiek? Jā, man laikam ir sekotājs. Ok. Ka vajag savu stūrīti iekārtot. Vārds sakot. Man tā vieglāk runāt, kad man nav jāvēro, kur mans ģīms paliek. Un iespējams, ka mans ģīms nav tik interesants kā, piemēram, apkārtne. Tātad, pie kā mēs palikām? Zērsamies ir tā, īpašumi ir dārgi, zeme ir dārga. Klimats tāds kā Latvijā. Es nezinu, var jau, noteikti jau, ka kaut kur arī foršs klimats, bet, nu, piemēram, Spānija, Īrija, Anglija, nav tie foršākie klimati. Gliemers, putni, vāvers, truši savairojušies nemaņā. Ir diezgan pagrūti ar dārzkopību. Robčik, ies uz otru pusi, Robī. Mēs tagad tēmē pa mēžu vairāk. Nu, ot, iepazināmies mēs Īrijā. Jo man jau gan bija vīrs un agrim bija sieva, bet kaut kā raksturi ir dažādi. Kāds ir gatavs uzņemties vairāk, lai nodrošinātu ģimeni, lai celt labklājību. Kāds, nu tā, bet saprotiet, kad katram ir savs raksturs. Nav ne slikts, ne labs. Vienkārši viens cilvēks spēja to izdarīt, cits atkal to nespēja. Ir kāds skaists migliņi. Vārds sakot, esam ar Īrijas rūdījumu. Ko es domāju ar rūdījumu? Protams, fiziskais jau arī kādreiz bija pirms Īrijas diezgan labs. Īrijā jau, nu kā kuram tas darbs patrāpās. Es, piemēram, atpūtos savā darbā. Atpūtināju galvenokārt smadzenes pirmo, kā teikt, pusgadu. Beigās atgāju. Jo Latvijā stress, regulārs stress, īpaši, ja tev bērni ir. Tur bērndārs jāmaksā, skolu jāmaksā, elektrība. Mašīna jātaisa, jau laukos dzīvo regulāri plīst, ja vecie lūžiņi. Tas ir kaut kas šausmīgs. Vārds sakot, vecos lūžiņus es vairs negribu, tāpēc man tagad ir jauna mašīna. Nu, principā viņa nav jauna, viņai 24 gadi. Bet tik jauna pēc būtības man vēl nekad nav bijusi. Šī ir tā kā no konvejera. Labi, pa mašīnām tagad, ne? Īrijas rūdījums, jā, tas ir morālais rūdījums, garīgais rūdījums. Jo daudzi, piemēram, jaunie, kas aizbrauc uz Īriju,
Viņi domā, nu tik būs, nu tik pelnīs, nu tik ko. Nē, nu, gadās, ka kāds uzreiz dabū darbu, labu darbu. Es redzēju tādu cilvēku, kas pirmo reizi mūžā saņem 300 eiro pēc ilgas darba meklēšanas. Un viss. Un viss. Sāk dzert, piedzerās, uz darbu neaiziet. Un atkal bedra. Īrijā dzert nevar. Tā tev nav Padomu Savienība, kur labi meistari nesik ilgi turēs. Dzeršana pilnībā izslēgta. Tāpēc tie, kas strādā, nu, darbs ir tiešām Īrijā ir jāstrādā. Darbs ir ātrs, saspringts. Jo īri kustās daudz ātrāk nekā latvieši. Latvietim nav viegli to temperamentu izturēt. Man liekas, ukraiņi arī kustās ātri. Latvietis ir savādāks. Tāpēc piekdienās, kad darbs beidzās darba nedēļa, parasti notiek kāds labināšanās. Parasti ar alkoholu. Lai gan nu tās nav obligāti. Citi kāp kalnos un principā nelieto. Mēs jau ar visu kalns izkāpaļājām. Lūk, tāds lietiņas. Ļoti svarīgi ir iepazīt tautu, lai tu varētu dzīvot starp viņu. Tāpēc es tagad pētu, kur vien varu, latgaļus. Jo latgaļi un viņa dzīves pieeja ir ļoti atšķirīga. Viņa nav ne laba, ne slikta, viņa ir tradicionāla, ļoti tradicionāla. Īriem arī tradicionāla. Nu, ot. Man ir 3 bērni, 2 bērni Īrijā dzīvo un 1 bērns Latvijā. Viņš arī uzauga Latvijā. Īrijā pastrādāja pie mums, padzīvoja 3 gadus. Nopelnīja sev mājiņai mazai, vasarnīciņai. Nu, viņa ziemas mājiņa visu plīte. Mašīnīt nopirka par Īrijas naudu. Nu, nopelnīt Īrijā var, ja ir iespēja dzīvot pie kāda. Ja tev ir, kā teikt, jāīrē, tad tā naudiņa arī aizies. Principā paliks pāri. Nu, kaut kas jau paliek pāri. 2 reizes gadā var aizbraukt uz dienu. Bet viņi nepaliks pārti, nu, ja strādā tādā darbā pie kāda. Viņa nebūs tik daudz, lai varētu sakrāt, kā teikt, mājiņai Latvijā. Tā kā dēls man sakrāja tāpēc, ka viņš dzīvoja pie mums. Nu, protams, viņš ēda pats, uz darba transports savs. Bet Īrijā laikam lielāko daļu tā ir. Reku te ir nolūzis puķīts. Ieliksim atpakaļ.
Varbūt kāds ir skrējis garām un aizķēris. Tā mēs principā esam kurzemnieki. Tāpēc es tagad pētu Latgales. Viņa dzīves uztver, dzīves pamats. Jo tas, ka kāds saka par sevi, ka viņš ir labs, labāk to redzēt pašam savām acīm. Vot. Latgaļa ir interesanti. Atbrauc te Mežziņas, te pie tām eglēm viņš apgriezās, un es izgāju, tāpēc, ka man te pat pagrabs, skatīties, kas tā pa mašīnu stāv. Un es viņam saku, kas jūs esat, ko jūs te, kā teikt, darāt. Viņš saka, viņš ir Mežziņas, Mežziņas viss kārtībā. Un tādu viņš sāk stāstīt, kā viņam tur visādi gājas. Man liekas, ka Kurzemē tomēr tik traki neiet. Viņš teica, viņš pat ir sakāvies bijis ar zemes īpašniekiem par to vien, ka viņš tur uzbrauc virsū. Domā, jo es domāju, skaidrā prātā sakauties. Tāda ir Latgaļa. Strauji, karstasinīgi un tieši. Vot. Nav teicis, ka arī, ka teikt, Kurzemē arī var iedot pa Moņika. Bet tad ir jābūt kaut kāda pasēdēšana ar alkoholu iespaidu. Tad var iekarst līdz tādai pakāpei. Bet ne jau tā, kā teikt, ka brauc pāri pa zemi. Kas tā tur čingst? Vot. Šāds jautājums jau risina kaut kā savādāk, jo, piemēram, ja redz, ka citādāk nevar, kas tad tai zemē notiksies? Nav jau tā, ka kāds tīšā prātā pa labību braukāt, vai kartupeļiem, vai, kā teikt. Vot. Nāk, piņš. Ja grib nākt līdzi, tai atsieš. Var sakot, man ir 3 bērni. Agrs bija brīvs čalis. Īstenībā, ja mums nebija nolūks īpaši tur, kā to teikt, mums sākās viss ar tādu vienkārši kafijas padzeršanu no rīta, vienkārši pārunāšanu latviešu valodā. Tādā, kā izdomājām uz kalniem kopā aizbraukt, tad uz atrakciju parku aizbraucām. Un beigās vienkārši izlēmām, ka nav ko 2 vietās to īri maksāt, jo īri sastāda lielāko daļu izdevumu īrijā. Kā saspiedīsimies viss vienā, kā teikt, mājvietā. Tad mums, kā teikt, sākām kopīgi strādāt, jo, kā es teicu, strādājot pie kāda, īpaši naudu neiekrās. Tā kā esam pašnodarbināti jau jau vairāk kā 10 gadus. Gudrojam, štukojam un izštukojam visu kaut ko. Tagad arī esam pašnodarbināti. Mūsu uzņēmums saucās Organic Robinsons Farm. YouTube augšā sākumā ir links uz mūsu veikaliņu. Ot. Tā mēs te pamazām ņemot vērā, ja grib uzsākt biznesu, ir jāņem vērā vietējie resursi. Tas ir. Kas ir vietējie resursi? Vietējie resursi pirmkārt sastāv no tavām zināšanām, spējām, jo zināšanas ir šeit ļoti daudzlaicīgas. Zināšanas iekļauj valodu. Ja grib iziet starptautiskā arēnā, var jau ar tulkotāju arī, es bieži atbildu arī caur tulkotāju. Vāciešiem, itāļiem.
arī citā valodā var. Bet citi man vēl pagaidām franču vēl. Bet ir vēlams tomēr zināt to angļu valodu, lai problēmu uzreiz uzķert pašā saknē, tik līdz viņi ir radusies. Gribējām šeit, kā teikt, atpūtināti, jo tomēr ir saspringums, stress, viss pa dzīvi sakrājās. Un tad ir tāda vēlēšanās izsprukt kaut kur klusumā, mierā. Tā. Gribējām, teikt, atpūsties. Bet neko nevar darīt, mums tāda biznesmeņa daba. Un tagad atkal ir jākārto lietas ar klientiem, ar iestādēm. Bet tā caurmērā iztikt var. Viss kārtībā. Ot. Es nezinu, vai no manas stāstījuma varēja saprast, kas mēs esam, jeb nevarēja. Divi pajoliņi, karoči, no īrijas, ar īrijas pieredzi. Īrijas pieredze, tas nozīmē, ka cilvēks būs izturīgs. Jo nav tik daudz vajadzīga fiziskā, cik morālā izturība. Ot, te vēl viens puķis mūsējais. Kas ir Eiropa? Pels? Agars ir no Liepājas, es no Kuldīgas. Principā es pat nezinu, no kurienes es esmu. Pus no tā laika, kas bija Latvijai pavadīts Tausos, visu jaunību, bērnību. Galīgi visu bērnību nav. Bet, var sakot, Tausu rajons viss ir izmalts. Sākot ar Dārti, Spāri. Kas tur vēl tur? To vispār nav uzskaitīts. Sabili, Pļaus. Jā. Kandavas internāta skola. Jo mamma cieta avārijā. Es teiktu, nezināju, vai viņi izcīvos, var sakot, gadu mēs tur mācījāmies pirmo klasi. Pēc tam Vanzemi. Pēc tam, kas tad tur bija pēc kārtas. Man liekas, ka Pļaus. Nogala. Kā te iziet? Es laikam šodien iznākšu ar šķērēm bišķi paknaidīt. Lai te būtu nākušreiz vieglāk staigāt. Vai saprast, tā ritīt to trajektoriju. Agars jau gan ir tāds stingrais liepājnieks, nekur citur nav dzīvojis. Grobiņi Liepāja. Likās skaistumiņi te jau sāk parādīties. Pēc profesijām. Latvijas profesija man ir agronoms dārzkopis. Īrijā apgūvu vēl veselības terapeits, kas iekļauj vismaz 13 starptautiskas diplomas. Ieskaitot diētu, sports masāžu, visādi citās masāžas. Bet es nenodarbojos ar masāžām. Tur vajag stipras rokas un ideoloģisko pamatu. Man ļoti svarīgi, lai būtu ideoloģiskais. Ja es redzu, kā cilvēks savā labā negrib pakustināt pirkstiņu, tad es jau to neizdarīšu. Nauda nav man ideoloģiskais. Es nespēju naudas dēļ vien strādāt. Rei, kas te? Un vēl Sīrijā, ko es apgūvu, mēs uzsākām
var sakot, ēdienu biznesa. Nu, tas gluži nav tā konditori, varētu sacīt. Lai gan mums ir prasīts viss kaut kas, Rostovs esam taisījuši, pīrādziņas cepuši. Var sakot, mans panākumu pamats bija zefīrs. Apgūvu zefīru. Gadu mocījos ap viņu. Tagad zefīru es pat no ūdens varu uztaisīt. Ot. Tas nav maršmalos, zefīrs ir uz agar. Tā kā ir vēl arī kulinārijas konditorijas iemaņas abiem diviem. Tāda, kādreiz es domāju, ka es ar datoru pilnīgi neko, ka man viņu nevajag. Nācās arī datoru apgūt. Dators, likumi, juridiskais pamats, grāmatvedība. Bet tas bija viegli īrijā. Kaut arī angļu valodā tas bija viegli un vienkārši. Šeit latviešu valodā, nu, es neko tur nesaprotu. Tas ir tās samuģināts, tās sarežģīts. Jāsauc jurists, un tad jurists pagriež tā kā vajag, kurš vairāk maksā tam, kā teikt, iztiesā. Nu, tāda ritīgi atpalika uz valstiņu tai ziņai. Tāda, nu, kaut kāda tāda bandītiska, var sakot. Īstenībā politika es negribēju jaukt, bet sakarā ar saimniecisko darbību nākas maķinīt piejaukt. Te mēs sastādījām arī eglītes, jo šeit mums ir robeža, te lai viņas auga. Tā mēs izsecinājām. Tas te bija baigi švaki stādi. Tāpēc jau diezgan normāli paauguši. Sastādījām jau pirmajā pavasarī. Vajadzētu vēl eglītes pastādīt. Jo no šo pus vēji viss ir. Tur tālāk tāda krūma. Sakot. Bet darbs ar klientiem, īpaši tortu gatavošanā, ir stresains. Jo klients gaida, ka tu viņam uztaisīsi svētkus. Bet, ja nu tā torta, piemēram, kaut kādā veidā, nu klienti ir dažādi, neatbilst, jā, tieši tam, ko viņš ir izsapņojis, jā. Tad, vārdu sakot, tu esi sabojājis klientam svētkus. Un vistrākāk, ja tās ir kāzas. Pagaidām man nav sanācis sabojāt kāzas, bet ar tortēm ir visādi gadījies. Atnāk klients un pasaka, iepriekš reiz jūs man tur neuztaisījāt ritīgi, bet es tagad gribētu atkal pasūtīt. Neuztaisījāt to, ko es gaidīju. Lai gan es paskatījos, tortīte bija, nu, smuka. Ot, tā kā vienkārši, kā es saku, tas stress sakrājās. Es domāju, ka to varētu saprast vēl frizieri un droši vien skaistuma kopšanas speciālisti. Tas ir stress darbā ar klientiem. Un tāpēc īsti pirms pensijas, kamēr vēl var pakustēt daudz maz, jo skaidrs jau, ka te vismaz no iesākuma būs kaut kas smagāks, gan jāceļ, gan jānes. Kamēr vēl var to panest un pacelt. Izlēmām. Jo veselība tomēr ir pirmā vietā. Ko tā, ja tu saslims un būs bērniem uz kakla, priekš kam?
labāk parūpēties, padzīvot mierīgāk, parūpēties par sevi. Vislielākās rūpes ir atrast mieru kaut kur. Meža bumbieris. Tās man te diezgan daudz ir. Kaķi sašutuši. Ko nevar darīt? Tāds es klejotājs esmu. Man var turēt līdz tikai lielais suns. Labi, iesim te. Dāna atnācām uz laukiem. Bet, kā jau es teicu, mūsu abu divu arī Agrim un mums ir tendence strādāt sev. Un mēs atrodam, ko un kā. Tad, kad vēl īrijā bijām, mēs zinājām, ka mēs gribam mājiņu kaut kur ļoti nomaļus, tā lai mašīnas negrab gar māju. Tas bija obligāts nosacījums. Lai apkārt būtu koki. Obligāti. Vienalga kāda. Un kad mums nebija sapņi par kazu, cūku, aitu, Agis pieļāva vistas. Bet mums tā situācija tāda te ir, kā te ir šausmīgi daudz visādi zvēriņi. Citiem varbūt tikai lapsas, bet mums ir arī visādi caunas vai sermuļi. Es nezinu, kas viņi tādi ir. Te Robs bija noķēris 2 reizes, viņš bija noķēris. Tāda ar apaļām ausīm. Saunveidīgi kaut kādi. Reku eglīt. Jāatbrīvo. Oi, napacīši. Oi. Jā, es tagad ar maliņu vēl eglītes stādīju, jo mums nevajag tik daudz to ļauj zemi. Šito visu noteikti ar kokiem mēs stādīsim. Un tā mēs, kā teikt, netīšām sākām atkal šeit turpināt biznesu. Reģistrēti esam īrijā, jo, var sakot, palikām tur, kur bijām. Jo mums adrese arī nav Latvijas. Un Latvijā man viss stāsts ir pazudis. Tas ir atkal jāpierāda. Un tik vai tā kapeiks. Tādas apmēram lietiņas. Par to viss ir slikti.lv. Īstenībā to nav izdomājis ārzemnieki šo nosaukumu. To ir izdomājis latvieši. Latvieši. Var jau būt, ka kāds ārzemnieks ir baigi lielījies tur un tam līdzīgi. Un ka tas ir uzsits kaut kā dusmu. Es nezinu. Es neesmu atbildīga par to, ko citi dara. Pēc visas pieredzētā es to visu uztveru ar humoru. Tā vot.
Man par savām profesijām es izstāstīju. Man viņas ir daudz, tāpēc, ka es mācījos. Droši vien vēl joprojām mācos. Un es domāju, ka tā, jebkurš cilvēks mācās visu mūžu garumā. Tāpēc, ka man patīk strādāt. Man natūrā patīk vienkārši daudīt. Var strādāt. Man tas sagādā kaifu. Paskā, kas pa krāsām. Migliņa, dzeltens, balts, brūns, melns ar baltu. Jā, melns ar baltu nāk no muguras. Rekur. Melns ar baltu bija. Kaķi šokā, ka šitā te jāliedni. Nekās uztaisīsim tīri, taciņi būs forši. Agars ir plašs profils speciālists, ko vajag to izdara. Var ar koku, var ar pleķu, var ar elektrību. Zālīts viņš tais, es tās netais, tās smērīts. Un viss tādu tos agars viss dara. Manā pārziņā ir zeme, viņa pārziņā ir ēkas. Tā mēs sarunājām, vienkārši tāpēc, ka mums abiem diviem stūrgalvīgi raksturi. Vienkārši, lai būtu satikšana. Jo satikšanu jau var arī sarunāt. Nav obligāti jākliedz. Tā, ka es esmu brīvi rīkoties par visu šito, kas te apkārt ir. Es arī rīkojos no sirds. Izrāģēju mēžu, šito iztīrīju. Droši vien, ka nākošu arī tur, kur taciņu taisīs. Vispirms taciņu uztaisīs. Pēc tam novāks tos, kas krusts šķērs, sakraus kaudzītē. Jo kokus mēs tā saudzīgi ņemam ārā. Tikai tos, kas točin jāņem. Nu, piemēram, šitās te blīksnes, viņas jau te pusi nokautuši. Vienkārši mums nav kur likt uzreiz tik daudz. Tad, nu, viņas tur vēl aug. Jo arī tāds, nu, puspūšs un puskaltušs arī ir noderīgs. Dzeņi labprāt darbojās. Tā, nu, apmēram iepazīstināja. Vai bērni atbrauc ciemos? Atbrauc. Pagājušo vasaru man tepat Latvijas puika atbrauc malciņa, izvilk ārā, palīdzēja 2 dienas kārtībā. Man uzreiz bija brīvs rokas citiem darbiņiem. Redz, cik skaisti. Klusums, miers. O, tādi mēs brukti. Tā kā citi saka, daudz darba, daudz veselības vajag un, nu, kaput veselība būs. Mēs jau tieši priekš veselības tā esam. Un daudz nestrādājam, tāpēc, ka tas viss ir iziets. Ir bijuši man lopi. Bet tā nauda šoka. Darba daudz, naudas nav. Tā ir ar tiem lopiem. Barters, te cits saka, kaimiņi ir, tāpēc, lai būtu barters. Barters. Es pat nezinu, ko viņi tur audzē, tie kaimiņi. Mums jau tas barters nav nepieciešams. Mēs visu nopērkam. Vai ne, Rob? Puika uzpasē, baigais tāds nīgars, sargsuns.
Mums arī nevajag, kas zemjār, jo zemīt esam iemācījušies rakt. Tagad es vien pat uzroku viss. Man vienkārši tas patīk. Ja nepatīk, tas varētu arī nerakt. Bet man garšo savs. Tā šodien arī beigsim. Paska kāds zaļš ābolīts man vēl joprojām ir. Ja šitāds ziema turpinātos visu laiku, tas būtu ideāli.